Ir ļoti neticami, ja pasaka, ka Krievijas pārstāvis, ka Krievu cilvēki ir atvaļinājumā. Jautājums, kādā atvaļinājumā un uz kādiem tankiem? Kā pavada karavīri atvaļinājumu Ukrainā? Tas ir arī ļoti, ļoti neticami. Un, protams, ir arī satelīta uzņēmumi, kur redzams, ka tanku kolona no Krievijas dodas Ukrainas virzienā. Un ir arī cilvēki, kas ir krituši, ir cilvēki Krievijā, mātes, kuras raud par saviem kritušiem dēliem Ukrainā. Tad jautājums, kas tas ir? Protams, man nav informācija, kas dod pavēles, bet jautājums, kas ir tie cilvēki, kā viņi tur nokļūst. Cilvēki, es tagad varbūt kļūdīšos no Kostrumas vai kādas citas vietas, kur tagad apraud savus kritušos. Es nevaru atklāt visas informācijas avotus, kas ir premjera rīcībā. Protams, man ir vairāk informācijas nekā ir presē. Tagad tas ir fakts. Jā, es uzskatu, ka tas ir fakts. Protams, jautājums, kā to noformē, vai tas ir atvaļinājuma vai pavadīšana vai kā citādi. Bet fakts, ka tur ir cilvēki no Krievijas, tas ir fakts.